Sensenos laikos radās stāsts. Sākumā tas tika zīmēts uz alu sienām. Pats stāstnieks to papildināja ar emocionālām skaņām un žestiem. Šie stāsti parasti bija par cilts vēsturi, dabas parādībām, kuras nevarēja izskaidrot, kādu cilts locekļu varonībām, un pats svarīgākais, kur un kā iegūta pārtika, vai kādas briesmas ir apkārtnē un kā no tām izvairīties. Toreiz šiem stāstiem bija nodoms palīdzēt atcerēties un nodot zināšanas no vienas paaudzes nākamajā. Valodai attīstoties, stāstus ietēpa vārdos un tie ieguva dažādas formas, piemēram, pasakas, teikas, sakāmvārdi, tautas dziesmas un tam līdzīgi. Tomēr mērķis palika tas pats – nodot zināšanas nākamajām paaudzēm. Piemēram, tautas dziesma. Īsa vēstījums, četrinde, ko viegli atcerēties pat bērnam. Nākamais attīstības lēciens bija rakstības izgudrošana. Lielākā daļa cilvēces informācijas tika iemūžināta rakstītā veidā, ko joprojām paspiltināja ar attēliem. Vēlāk, attīstoties tehnoloģijām, par vienu no galvenajiem stāstu izplatīšanas veidiem kļuva radio, tad televīzija, un tas ir dators un internets. Tagad katrs pats var stāstus radīt, stāstīt un izplatīt. Savā ziņā šajā laikmetā mēs esam atgriezušies ceļa sākumā, pie bildēm, pāris vārdiem un emocionāliem izsaukumiem. Kāpēc stāsts? Kur ir noslēpums, kāpēc mēs tam ļaujamies? Kāpēc mēs tajā ieklausāmies? Atbilde slēpjas mūsos pašos, mūsu prātā un sirdī. Jau no pašas bērnības, pat vēl īsti neapzinoties tā nozīmi, mēs esam raduši paši sacerēt, stāstīt stāstus, kā arī klausīties tos. Un tā tas turpinās arī pieaugot. Cilvēks visu mūžu rada stāstus un dalās ar tiem. Tā ir informācija par sevi, pasauli sev apkārt, savām domām, idejām, risinājumiem, pārdzīvojumiem un emocijām. Stāsta spēks slēpjas cilvēka būtībā. Mums ir tendence emocionāli pieslēgties, jeb dzīvot līdzi stāstam. Piemēram, teiksmai par Robinu Hudu, kurš aizstāv nabadzīgos, vai mazo princi, kurš rūpējas par savu rozi, drauga stāstam par pārgājienu kalnos, vai arī sāgai par draudzenes nelaimīgo mīlestību. Mūsu prāts vēstījumu labāk uztver caur stāstu, nevis bezskaislīgiem faktiem. Mums ir tendence paralēli citu stāstam savā prātā uzburt savu stāstu. Dzirdot stāstu, mums ir iespēja gūt gandrīz tādu pašu emocionālo pieredzi, kā piedzīvojot šo stāstu realitātē. Svarīgākais, ka mēs to gandrīz nevaram kontrolēt, jo tā ir iekārtots mūsu prāts. Mums patīk atrisināt citu izaicinājumus, turpināt nepabeigtus teikumus vai uzreiz domās atbildēt uz uzdotu jautājumu. Tu satiki sen neredzētu draugu, un tu viņam teici, un kā tu pabeigtu teikumu? Lūk, kā stāsts strādā. Tevi ir viegli ievilkt tajā, ja vien tu apzināti tam nepretojies. Vai tev padomā jau ir kāds stāsts? Varbūt tu atcerējies ko līdzīgu no savas pieredzes, un tas uzjundīja tevī emocijas. Lūk, tā stāstu stāstīšana notiek. Viena bilde, viens teikums, viens vārds. Jums katram jāatrod savs stāsts, un vēlāk tas jāizstāsta mums visiem. Tiešām stāsts? Kāpēc? Stāstu stāstīšana ir viens no efektīvākajiem veidiem, kā mācīties un dalīties ar zināšanām. Labs stāsts sniedz iespēju ikvienam atklāt un iegūt ko noderīgu savai dzīvei. Stāsti var panākt lielu emocionālo iesaisti, iedrošināt, motivēt un pārliecināt rīkoties. Tas ir veids, kā bez konfliktiem sadzirdēt citu viedokli vai uzskatus, iejusties otras situācijā. Tā ir iespēja uzzināt citu pieredzi, kā arī apzināties savējo un no tās mācīties. Pašiem radot savus stāstus, mēs aktīvi līdzdarbojamies personīgajā attīstībā un pilnveidošanā. Tos izmanto, lai stāstītu par savu rīcību, kas balstīta uz sabiedrībā atzītām vērtībām. Tie trenē spēju apzināt, strukturēt un sniegt informāciju citiem saistošā veidā. Visas šīs atziņas atbilst neformālās izglītības principam. Katrs pats izvēlas sev piemērotāko, efektīvāko zinību apgūves veidu. Svarīgi ir pastāvīgi un patstāvīgi apgūt ko jaunu, kā arī pielietot to savā ikdienā. Un šoreiz mācīsimies stāstīt. Jūsu uzdevums uz nākamo reizi ir izvēlēties kādu stāstu no savas dzīves, no kā mēs visi varētu mācīties. Vispirms tev ir jāatcerās kāds emocionāls notikums tavā dzīvē, vai arī kas tāds, kas tavā atmiņā ir spilgti saglabājies un tev ir ļoti svarīgs. Jo, ja tas bija svarīgs tev, tad arī kādam citam tas būs svarīgs un noderīgs.
Iespējams, tam būs nepieciešams mazliet vairāk laika. Padomā, kas ir tas, ko vislabāk atceries? Piemēram, no savas bērnības. Atcerējies? Padomā, kāpēc tieši šis stāsts? Kāpēc tu to atceries, ko būtiski no tā ieguvi vai mācījies, un kāpēc tieši šīs atmiņas joprojām tev ir tik svarīgas? Lūk, visas šīs atbildes tev jāietver vēstījumā, un tas ir svarīgi, jo, kad sāksi veidot stāstu, tev ir skaidri jāapzinās vēstījums, ko vēlies nodot, ar kādu pamācošo situāciju vēlies dalīties, un vai tā var palīdzēt citiem. Padomā un nofokusējies. Dažreiz mums liekas, ka mūsu vēstījumā nav nekā īpaša, bet varbūt kādam citam tas var sniegt lielisku mācību pieredzi. Iegaumē, ka radot stāstu, visi šie 3 elementi vienmēr ir vienlīdz svarīgi. Tiem jābūt līdzsvarā. Tas ir stāsts, kā vēstījums vai mērķis, kuru gribi sasniegt. Tie ir klausītāji, kuri tev jāiepazīst, lai stāstu piemērotu tieši viņiem. Un tas esi tu, stāstītājs, kuram jābūt saprotamam savas ziņas nodošanā, lai emocionāli iesaistītu klausītāju. Iesākumā būs vieglāk, ja izvēlēsies kādu smieklīgu atgadījumu, kas citiem varētu izraisīt smaidu un pozitīvas emocijas. Ar stāstiem ir tāpat kā atrodoties ceļojumā. Padomā, kur esi un kas tev ir līdz. Stāstu stāstīšanā tas būtu, kādi notikumi tavā dzīvē bijuši, kas interesants un nozīmīgs tajos piedzīvots. Šajā gadījumā jāatver sava karte. Tad jāizvēlās, kur gribi doties pats un kur vēlies aizvest citus, nospraud gala mērķi. Tad pārdomā ceļu, kādu vēlies iet. Stāstot stāstus, tas būtu veids, kā tos izstāstīt. Atzīmē vietas un lietas, kuras klausītājam tiešām būtu jāredz un jādzird. Tas ir stāsts no manas bērnības. Man bija 10 gadu, un tas notika karstā vasarā manos laukos Mazirbē. Mēs ar draugiem devāmies savā pirmajā pārgājienā. Izgājām vakarā. Mēs pavisam bijām 3, 2 puikas un 1 meitene. Mums bija doma iet pa jūras malu līdz vienai upītei, ierīkot nometni, sagaidīt saulēktu un ātri tikt mājās. Un vēl tikai jāatzīst, ka mūsu vecāki par to neko nezināja, jo bijām atstājuši zīmītes, ka paliksim pa nakti viens pie otra. Šajā brīdī tu dod klausītājam iespēju norientēties un savā iztēlē nonākt vietā, kur tu gribi sākt savu stāstu. Ieinteresē klausītāju jau pašā sākumā, citādāk viņam var nebūt interese turpināt klausīties. Šajā gadījumā intrigu rada fakts, ka vecāki to nezināja. Ir jārada emocijas, kuras balstītas uz klausītāju jau esošo pieredzi. Šajā gadījumā katram no mums ir bijusi bērnība, kurā esam kaut ko darījuši pirmo reizi, un pie tam vecākiem nezinot. Viss notika pēc plāna. Satikāmies un devāmies ceļā. Nonācām pie upes un sākām iekārtoties. Protams, lukturīšus ātrumā bijām aizmirsuši, bet mēnesis deva pietiekošu gaismu. Tad izklīdām pa mežu meklēt malku. Es, kā ātrākais, atradu iekurs un sāku veidot ugunskura. Tad pēkšņi aiz muguras izdzirdēju lielu troksni. Izklausījās, ka liels dzīvnieks lauž cauri krūmiem uz nometnes pusi. Pirmā reakcija bija bēgt, bet tā kā bija apziņa, ka jāaizsargā biedri, drosmīgi paķēra lielāko koku gabalu un ar skaļu bļāvienu metos pretī meža dzīvniekam. Par laimi dzīvnieks sabijās un atkāpās. Varēja dzirdēt tikai viņa skaļo atkāpšanos pa lūstošiem krūmu zariem. Zvērs bija prom, un es atgriezos pie ugunskura. Tikai nezināmā kārtā neviens no maniem draugiem vēl nebija atgriezies. Neatgriezās arī pēc stundas. Tikai pēc 2 stundām dzirdēju, ka no jūras puses kāds klusi sauc manu vārdu. Tie bija viņi. Viņiem bija 2 stāsti. Pirmais. Mans draugs Uno bija atradis lielu nokaltušu egli un mēģinājis izlausties cauri brikšņiem, kad pēkšņi esot parādījies manieks ar lielu vālu un gribējis viņu nogalināt. Tad nu viņš esot mūcis atpakaļ mežā. Tur saticis Lienu un 2 stundas esot slēpušies. Otrs stāsts. Liena dzirdējis, ka nometnes vietā notiek mežonīga cīņa, un vienīgi Uno esot izdevies izglābties. Tikai pēc 2 stundām esot saņēmuši drosmi, lai dotos atpakaļ un pārliecinātos, cik no manis esot palicis pāri. Jo es noteikti esot sagriezts gabalos un apēsts. Nākt atpakaļ viņiem bijis bail, bet kaut ko jau vecākiem būtu jāstāsta. Protams, pēc tam tas viss bija smieklīgi, bet atmiņas saglabājušās spilgtas. Starp citu, brāzienu no vecākiem tāpat dabujām, jo pēc saulēkta sagaidīšanas par daudz aiznaudāmies, un šoreiz baiļu bubulis bija piemeties viņiem. Šis stāsts ilustrē, kā vairāku cilvēku viedokļi par vienu un to pašu atgadījumu var palīdzēt izskaidrot un saprast citas stāstā iesaistītās personas emocijas un piedzīvoto. Bija 3 personas, 3 stāsti, 3 dažādas pieredzes, un kas svarīgi,
Neviens nebija vainīgs vai izdarījis ko nepareizu. Protams, šīs ir tikai viens notikums no bērnības ar 3 dažādiem skatījumiem uz to. Mēs varam šo stāstu uztvert kā jauku atmiņu, bet varam arī no tā ko mācīties. Izmantojot vienu no svarīgākajām neformālās izglītības pieejām, pieredzes izglītību, mēs varam pajautāt paši sev, ko no katras personas rīcības mēs varam mācīties un ko mēs būtu darījuši savādāk. Piemēram, no šī stāsta var gūt gan vienkāršas atziņas, gan arī nopietnas pārdomas par drosmi, draudzību, atbildību pret līdzcilvēkiem. Stāsti ir lieli un mazi, jauni un tādi, kuri atkārtojas. Ir stāsti, kurus stāsta mazi bērni, un tādi, kurus stāsta pieaugušie, tautas, valstis un savienības. Katram ir savs stāsts. Jautājums ir, vai mēs tos sadzirdam, uzklausām un izprotam. Jaunatnes darbā bieži ir iespēja satikt citu tautu, rasu un pārliecību pārstāvjus. Arī šeit katram ir savs stāsts un taisnība. Līdz ar to svarīgi ir ne tikai stāstīt, bet arī klausīties, ieklausīties un piedzīvot. Lai noturētu uzmanību, bieži vien stāstot stāstu, ir jāpanāk kāds negaidīts pavērsiens, vai jāpārsteidz ar jaunu informāciju, jautājumu, vai pat jāliek klausītājam domāt pašam. Nospied pauzi un padomā, ko katra no bildē redzamajām personām pēc nedēļas teiktu par šo situāciju. Kādas domas un stereotipi tev ienāca prātā un kā katru attēlu pusi tu varētu izstāstīt citiem? Vai stāsti būtu līdzīgi vai atšķirīgi? Kāpēc tieši šādi stāsti? Nospied pauzi un pastāsti kādam. Tu esi ieguvis balvu kā labākais idejas autors jauniešu pieredzes apmaiņas programmai Eiropā. Kā tu šo ziņu stāstītu šiem jauniešiem, lai viņiem arī rastos motivācija mēģināt ko radīt? Iepauzē filmiņu un pasaki 2 iedvesmojošus stāstus sev blakus esošajam vai piezvani kādam. Ko no visiem šiem stāstiem mēs varam mācīties? Kur slēpjas stāstu spēks? Tāpat kā aizbergam okeānā, mēs redzam tikai tā niecīgo daļu virs ūdens, bet pārējo, to, kas zem ūdens, uzreiz nevar ieraudzīt. Šīs lietas sākumā ir jāapzinās mums pašiem, un tad jābūt gataviem atklāt tās citiem. Tas padara stāstu veidošanu un stāstīšanu par spēcīgu rīku mūsu izaugsmē un citu izprašanā, jo mēs mācāmies viens no otra, un arī šis ir viens no neformālās izglītības kompetenču attīstības virzieniem. Stāsti palīdz mums saprast sevi, to mūsu aizberga daļu, ko vēl neapzināmies sevī un savā sarunu biedrā. Un tas tikai vēlreiz apliecina, ka mums ir jārunā un ir jāieklausās sevī un vienam otrā. Kuram tagad ir laiks, lai klausītos pasakas? 21. gadsimtā viss notiek ātrāk un dinamiskāk. Tehnoloģijas un internets mums dod iespējas vienā acu mirklī apmainīties ar lieliem informācijas apjomiem. Šobrīd iepakojums ir vienāds lielāks kā saturs. Bet šajā stāstā paliksim pie teksta un bildēm. Ja tev tagad būtu jāizveido uzsaukums labdarības akcijai, kurai jāpiesaista brīvprātīgie, kāds tas būtu? Kādus vizuālos līdzekļus tu lieto? Kādus informācijas kanālus izmanto? Šeit var iedvesmoties no citiem vai no savas pieredzes. Protams, gribas sākt ar atraktīvu bildi. Jā, tā runā efektīvāk kā 100 vārdu. Atceries, arī šoreiz tāpat kā stāstot, ir jānolēm, kur gribi savus skatītājus aizvest un ko parādīt. Bet, lai veidotu spēcīgāku stāstu, kādu rīcību panākt no skatītāja? Piemēram, atnākt, pieteikties, nobalsot, dalīties ar šo ziņu tālāk. Tas būtu tas galamērķis. Motivējoši, īsi teikumi vienmēr iedarbojas labāk. Piemēram, kopā mums izdosies. Ja nenāk iedvesma, atceries kādas reklāmas, kas tev patika, un iedvesmojoties no tām, saliec savu ideālo saukli. Jā, tas ir tik vienkārši. Ja tu paskatītos uz pēdējām bildēm, kuras esi ielicis kādā no sociālajiem tīkliem,
Ko tu gribēji ar tām pateikt? Ko tās īstenībā vēsta un kāpēc šīs bildes? Un vai vēstījums ir pietiekoši skaidrs? Apakšējās bildēs ir vairāk emociju, vairāk dinamikas un enerģijas. Tādas piesaistīs uzmanību un noturēs interesi, bet gribas jau saprast, kas tur notiek un kur tas ir. Bilde plus teksts ir lielāks efekts, tāpēc tekstam jābūt kā zibenim. Pamanāmam, spēcīgam, saprotamam. Var izmantot rīsa principu. Radošs, īs, saturīgs, atraktīvs. Tad, kad liksi bildei parakstu, pārlasi un apdomā, vai tas, ko uzrakstīji, nav par sarežģītu un ir vienkārši, nav par garu un ir koncentrēti, nav par atturīgu un ir aizraujoši, vai tas izraisa kādas emocijas vai iedvesmo, iedod novērtēt citiem. Nolem, vai tev ir ko teikt, un tas ir kas vērtīgs. Izproti, kam tu stāsti, viņu intereses, vecumu, daudzumu, uzmanības noturību, motivāciju. Kā strukturizēt stāstu vai panākt kontrastu un intrigu tajā. Kādā veidā? Mutiski, stāstot, radot bilžu scenāriju, bildi un paraksts vai visu kopā. Vai šis stāsts var emocionāli saviļņot? Apdomā vēlreiz, vai tavam stāstam ir jēga un mērķis tikai pastāstīt, radīt pārdomas, panākt rīcību, mainīt attieksmi, iemācīt. Vai stāsts būs saistošs, emocionāls, ar kontrastiem un negaidītiem pavērsieniem? Vai tas ir vienkāršs, universāls, pēc iespējas vairāk klausītājiem saprotams? Rediģēšana pati garlaicīgākā, bet svarīgākā daļa. Tātad izlasīt visu vēlreiz, izmest un izdzēst ārā visu lieko pēc šīs schēmas. Izstāstīt šo stāstu vispirms sev, tad citiem, tā kā pats to stāstītu sev pirmo reizi ar degsmi un pārliecību. Dažreiz stāsts nav jāizstāsta līdz galam. Dažreiz tas jāļauj turpināt citiem. Arī tas, kā stāstīt stāstus, tagad paliek tavā ziņā. Un lai kā tas arī notiktu, cerams, tu to darīsi tā, lai iedvesmotu un iedrošinātu citu sasniegt vairāk, iet vēl tālāk un rakt vēl dziļāk. Lai stāsti turpina mūs padarīt labākus, draudzīgākus, iecietīgākus un saprotošākus. Jo stāstot stāstus, mēs ne tikai tos stāstām, bet arī klausāmies, mācāmies un atklājam jau sen zināmas lietas no jauna. Lai drosme sākt mīt stāstnieku takas.